jebkurš dietologs, jebkurš sporta tāds, kas tad ir divas lietas, ir ēšana un ir fiziska aktivitāte. Tikai ar ēšanu tu svaru nenometīs, ja mēs tā rupi runājam, tikai ar ēšanu tu svaru nenometīs, un tikai ar fizisku aktivitāti un nepareizu ēšanu tu svaru nenometīs. Un tad ir tāds piemērs, piemēram, bērns tagad notrenējās, un īstenībā, principā, viņam ir jāpēd 45 minūšu laikā, lai viņa pārtika ieietu muskuļos un tiktu izmantota tur, kā pieaugums. Viņš nepēd stundas laika, viņš aizgāja mājās, paēd 2 stundas vēlāk ar kartupeļiem ielādēja tur visu pārējo, un viņš pēkšņi ir liekais svars. Bet tā ir. Un tā ir kopīga lieta. Es domāju, ka veselības ministrija noteikti to apzinās visvairāk, jo nekas nav atraujams. Un nerunājot pēc tam par stresiem skolā, blā, vēl visu to šito te vēl saliekot. Kāda ir mūsu tā dzīve? Paldies. Oļeg, es klausos tevi, es jūtu 2 lietas, ne, ka veselības ministrijā apdraudēts ar Valdu Valterkrēsls, kā padomnieks, tu, man liekas, būtu izcils, vai ne? Un ejot tālāk, kā veselības ministrs, vai arī nebūtu sliktāk. Nē, paldies. Līga. Paldies Oļegam, ka viņš uzņēmās iniciatīvu sākt, jo viņš jau pateica daļu tas, ko es vēl gribu piebilst, ka jā, tas ir mīts, ka mēs sasaistam sports, un visas personas, kuras fiziski aktīvas, ka viņām nebūs liekais svars, jo vēl ir trešais elements, kas noteikti ir jāpieliek klāt, arī veselīgs miegs. Jā, noteikti. Un arī stress. Atpūta tātad principā pirmām kārtām. Arī, jā, un arī stress un šī te psihoemocionālā veselība. Tas viss kopumā veido cilvēka to labsajūtu, un arī, ja mēs runājam par šo te lieko svaru, tikai ar nēšanu vai tikai ar fiziskām aktivitātēm atkārtošu to, ko Oļegs teica, tiešām ar to nebūs līdzēts. Ir tieši visiem šiem te elementiem ir jābūt līdzsvarā, tātad līdzsvars ir droši vien atslēgas vārds vairāk. Starp citu, man liekas, man patīk, tajā ziņā ir gan Stirnbuks, gan mums kādreiz visādas citas sacensības. Viņi noskrien, un tad viņi ēd to mednieku desiņu, varbūt bet tā ir. Bet tu esi tikko to izdarījis. Bet tu esi visu izdarījis pareizi, saprot? Lai tu tur var tiešām mēsli iest. Ja godīgi, tad jaunieti, tu var mēsli iest, reāli visur ir tie ugļhidrāti. Noļeg, hokeja ģērbtoja pīce ir regulāri parādība. Jā, pīce ir ļoti laba lieta. Uzreiz ugļhidrāti momentāli ir laba lieta. Es to, ko citu bišķi gribēju teikt, mēs paskatāmies, ja mēs tagad runājam, vienkārši es saku, hokeja amatieri. Jā, piemēram, un tas nav hokejā noteikti visur tā ir. Tagad džeki notrenējās, jā, un tagad ir kafejnīca ar aliņu. Tieši kāpēc gan, lai viņam nomestos svars? Kāpēc tieši? Jo ne jau tikai aliņš aiziet pareizi. Tā, labi, tas ir pirmajās 45 varbūt. Aliņš veicina apetīti, tālāk. Protams, tas viss, tur vēl jāpastrīdās, jā, kas ir veselīgi. Teiksim, tāds Stirnbuks tādā ziņā ir noteikti daudz veselīgāks pasākums nekā jebkurš tāds amatieru kolektīvs, kas spēlē tajā vietā, piemēram, kur ir blakus kafejnīca. Jā. Ja nav kafejnīca, tad vēl tad viņi izšķīdīs visdrīzāk ies mājās. Bet, ja ir kafejnīca, tad pamēģina mežā noņemt kafejnīcu un aliņu, to arī dabūs pus mazāk dalībnieks. Tā kā,